Čau, meitenes! Šodien pirmais treniņš. Viss, kas jums ir jāsagatavo, paklājiņš un ūdens pudele vai glāze noderēs treniņa gaitā. Būs visa ķermeņa treniņš, pastiepsim un aktivizēsim mazliet arī ieguļņa pamatni izskaņā. Un kopumā, lai uzreiz iekustētos, mēs laižamies četrāpus. Mazliet tāda ķermeņa iekustināšana, un tad arī laidīsimies tālāk pie mazliet aktīvākiem uzdevumiem. Tad izelpā, muguru stiepjam kūkumā un ieelpā pagarinamies, nolaižam mugurkaulu lejas daļu mazliet uz leju. Izelpā, kārtīgi pastiepjamies uz augšu, ieelpā lejā. Jā, vēl 4 reizes. Izelpā uz augšu, ieelpā lejā. Aiziet 3. Vēl 2. Un pēdējā. Izcili. Tagad kājas mazliet platāk. Tā, lai jūs varat laižoties uz aizmuguri, kārtīgi tos vēders ielaist tā kā starp ceļiem. Šeit laižamies uz priekšu un nākam atpakaļ. Uz priekšu, atpakaļ. Lai iekustas gūžas, lai arī ieguļņa aizmugura un jostas daļa sāk just, ka būs aktivizācija šodien. Visu laiku tagad taisam it kā taisnu muguru, un tad liksim klāt. Ar kūkumu laižamies uz priekšu, taisnu muguru atpakaļ. Kūkums uz priekšu, taisnu atpakaļ. Vēl 3. 2. Un pēdējā. Izcili. Tagad kūkums uz atpakaļ laižoties. Taisnu muguru uz priekšu. Kūkums. Jums ir jāstrādā ar vēdera presi, kad jūs taisat to kūkumiņu. Visa vēdera priekšējā siena aktivizējas. Vēl 2. Pēdējā. Ļoti labi. Tagad liksim labo plaukstu pie pleca un izapļojam pleca locītā. Uz vienu pusi, uz otru pusi, tad otra roka. Viena puse, otra puse. Ļoti labi. Un tagad pa vienai rokai laidīsiet uz leju, ar elponi pieskārsieties pie grīdas. Izelpā uz leju, ieelpā uz augšu. Šeit tad turam muguras taisnes tā kā tādus galdiņus. Un pie katras tās kustības izelpā jums ir jāsajūt vēdera priekšējā siena. Vai nu mazliet vairāk uz sāniņiem, kā slīpā vēdera muskulatūra iesnēdas. Principā visa vēdera prese. Aiziet vēl 3. 2. 1. Un tagad ar abām rokām reizē. Nākamajā. Lejā. Varam. Muguras taisnes. Visi smuki liecamies uz leju. 3. 2. Un 1. Ļoti labi. Tagad nāksim uz apakšdālniem it kā, bet elpoņus noliekam pa priekšu. Šeit it kā taisnas rokas. Paši pasniedzamies uz aizmuguru. Sajūtam uzreiz iestiepumu plecos. Un tad nolaižam galvu līdz paklājiņam. Un šeit plaukstas nāk pie lāpstiņām un pastiepjamies ar krūšu kurvi tuvāk paklājiņam. Noturam. Ja gribas kaut ko aktīvāk, droši taisnojam ārā rokas un saliecam. Taisnojam, saliecam. Ja negribas šādi
tādu mierīgi, varat vienkārši noturēt iestību. No 3, 2, un pēdējā. Labi. Mazliet izcelsimies uz augšu. Jāaktivizē ir arī vairāk tā jostas daļa mums tagad. Sanāk tā, ka jūs iedomājaties, ka šeit ir viena taisna, sākot no ceļa un ejot cauri šeit gūžas locītu vai cauri iegurņiem, te mums iet viena taisna. Un jūs celsiet kāju uz augšu. Jūs celsiet kāju, celi uz augšu pa to taisni. Jūs kāju man nelaižat sānis, vienkārši celas atceļas un kāja laižas uz augšu. Tāpat arī ar otru kāju. Jums ir jāsajūt, principā, kā strādā vēderprese, kā viņa mazliet tā kā saliecas uz vienu pusi, un tad uz otru pusi. Visu laiku strādājam izelpās. Atceļam, izelpā kāju uz augšu. Un tādu arī otru. Mēģinam to savu galdiņu pārāk nesagāst, būt stabilām un izelpā uz augšu. Lēnas, mierīgas, kontrolētas kustības un staigājam. Droši elpojam. Dziļā vēdera muskultūra mums aktivizējas tieši izelpas momentos. Mēs varam dažādus tās skaņas taisīt, gan arī visādas straujus izelpas, bet jebkurā gadījumā tieši elpas pošana ārā ir tas moments. Šis vinājums ir perfekts, tiešām, ja tā jostas daļa jau snāc. Šeit aizmugurē mums ir mazas tādas locītavas, kuras ļoti ātri sajūt diskomfortu. Un tad, ja viņas forši ir iekustinātas, tad viņas mazāk arī liek par sevi manīt. Aiziet vēl 2 reizītes. Un pēdējā. Ļoti labi. Rokas mazliet paliekam uz priekšu un nākam uz aizmuguri. Pastiepjam sevi bērnu pozā. Ceļi mazliet platāk nekā ierasts. Aptuveni plecu platumā. Un tagad pašūpojamies no vienas puses uz otru pusi. Aizējam uz kreiso pusi. Abas rokas, abas plauksnes paralēli un pastiepjam tagad labo sānu. Visam šim sānam būtu jāiestiepjas pa rokas garumu, tālāk līdz pašam iegurņam jums vajadzētu just, kā tad stiepšanās notiek. Caur centru, ejam uz labo pusi. Atpakaļ centrā. Un tagad laižamies uz priekšu. Un roka nāk uz aizmuguri. Ar vienu roku, ar otru roku. Sanāk, ka jūs izelpā laižaties aizmugurē. Un tad ar lielu vēzienu varat arī mērci nākat uz priekšu. Esat 4 rokas. Izelpā. Izelpā un tad centrā mums ir ideāli, kad mēs sniedzamies jau centrēti atpakaļ šeit ņemot roku. Varam. Vēl aiziet 4. 3, 2, un pēdējā reizi maliņš. Ja kādi jau sāk tā kā justu rokas ir nogurušas, tad ir īstais mirklis principā, lai nomainītu pozīciju. Mēs nāksim tagad uz vēdera. Nāksim uz vēdera. Jā, šeit mēs paliekam. Un sanāks tā. Rokas jums būs izstieptas. Galvu vajag mierīgi nolaist pa kājiņām. Un šeit vienkārši sanāks, ka jūs pa vienai rokai atceļat uz augšu.
Izelpa viena roka, otra. Mierīgi izstaigājam šādi. Skatiens grīdā vai arī galvu atstājat pie paklājiņa, kā jums tur ir ērtāk. 4, 3, 2 un 1. Ļoti labi. Rokas mums būs tagad sāņas. Izliktas 90 grādos. Saliekt celkoni locītavā. Kājas mēs varam mazliet atcelt, ja gribas kādu izaicinājumu dzīvē. Bet principā jūs varat arī nolaist kājas un tad vienkārši izcelties uz augšu. Izceļamies uz augšu. Rokas virzam uz aizmuguri, principā arī tad elkoņi iet uz augšu. Un jums ir jāsajūt, kā tieši starpvārstīju zona jums strādā, savēlkas kopā. Turpinam. Un izelpam. Ja kājas ir atceltas, protams, vairāk sajutīsiet šo slodzi arī jostas daļā. Bet tas nav slikti tad, principā. Mēs saprotam, ka mēs šo muskulatūru arī aktivizējam. 4, 3, 2 un 1. Ļoti labi. Rokas nāk atpakaļ taisnas. Varat mazliet atpūtināt pieri uz paklājiņa. Un tagad mēs ar tām rokām laidīsimies līdz iekūtnī. Sanāk, ka īkšķi mums tagad skatās viens uz otru, un šeit mēs sarotējam rokas tā, ka atkal īkšķīši ir vērsti viens pret otru. Atkal gribam izaicinājumu atceļam kājas, kas negrib atstāj kājas pie zemes. Un nepieskaroties grīdai ar rokām, mēs taisam apļus. Izcili. Kā jūtamies? Ceru, ka ir diezgan labi, bet ka jūs jūtat to muskultūru, ka viņi strādā. Izšūpojamies no vienas puses uz otru pusi, lai mazliet ķermenis atslābinās, bet nekas vēl nebeidz. Šajā pozīcijā mēs paliksim. Rokas mums nāk šeit atkal augšā. Jā, ir tāda spēlēšanās ar tām pozīcijām dažādām. Rokas atceltas un šeit. Valkam klāt. Elkoņus pie ribām, izelpā. Izelpā pievelkam elkoņus klāt un arī atceļamies. Un tad ieelk uz priekšu. Piecas. 3. 2. Un pēdējā. Ļoti labi. Ļoti labi. Līdzīgi kā iepriekš, jūs strādājat ne tikai ar rokām, tagad atcelsim arī kājas. Viss ķermenis mazliet tā kā ekstremitātes paņemam, paplatinam. Viena roka tālāk, otra roka tālāk, kāja, ja? Un tad sanāk tā, ka vai jūs atkal noturat galvu paralēli grīdai, vai arī atstājat pieri paklājiņā. Un tad izelpā. Viena dievnā, otra dievnā. Viena, otra. Atceļot, atkal izelpa, sasprindinam visu ķermeni, sajutīsiet vēderpresi, sajutīsiet sēžu.
uzveldu jau savu sprintu, pašūpojoties, atpūšaties, varat padzerties, un tad mēs turpinam. Es jau tad uzreiz tā kā stāstu tālāk, ko mēs darām. Tad tikai labā puse strādās. Galva atkal ar skatienu grīdām atcelta no paklāja un šeit. Tikai ar labo roku, labo kāju mēs sniedzamies uz aizmuguri un mēģinām pieskarties pēdai, papēdim, potītei, kas nu mums tur sanāk. Ja? Pirmās reizes varat bez skatīšanās līdzi, un tad pēc tam jau, kad esam aptuveni pusē, izskaties uz augšu, paskatieties līdzi. 4, 3, 2 un 1. Ļoti labi. Likās jau, ka viss izdarīts, bet nē. Tagad pa diagonāli. Sanāk tā, ka kreisā kāja tagad atcelsies. Labā roka, kreisā kāja. Aiziet. Un uzreiz ar skatienu līdzi. Kreisā plauksta ir jūsu atbalsta plauksta. Jūs kārtīgi varat spiest viņu grīdā, lai ir vieglāk. 3, 2 un pēdējā. Malači. Nolaižam galvu. Un tagad abas kājas reizē, bet jums ir jāatceļ tā kājas, lai ceļi nav pie grīdas. Un šeit vienkārši taisnojam, salīdzam. Taisnojam, salīdzam. Šo atkārtosim arī pēc tam. Mierīgas āpas, mierīgas izelpas. Jums ir jāsalīdz šeit kāju aiz muguras. Jā, šķieši hamstringa grupas muskuļi. Kas jūt baigi jostas daļu, kuram sāp. Laiž tos celīšus vienkārši lejā, un tad jūs tā kā lēni kontrolēti velkat klāt tās kājas. Ir variācijas, vai ne? Jā, 4, 3, 2 un pēdējā. Ļoti labi. Otra puse tagad, ja? Tad kreisā roka. Kreisā kāja vienkārši stiepjas viena otrai pretī. Sākumā bez skatīšanās. Un tad vēršamies līdzi ar skatienu. Spiežamies ar otru roku kārtīgi grīdā, lai palīdzētu mums mazliet izcelties uz augšu. Aiziet 3, 2, 1 un stopiņā. Ļoti labi. Tagad labā kāja, ja? Kreisā roka, labā kāja. Un uzreiz ar skatienu līdzi. Ja gribas mazliet lēnāk, jūs droši varat darīt un saratēt uz augšu. Labi, 2 un aiziet pēdējā. Ļoti labi. Izšūpojamies, izkustinam sevi, atceļamies ar rokām bišķiņ uz augšu. Tīri, lai tā kā sevi iekustinātu mazliet. Mini pauzīti. Tad atkal rokas atpakaļ. Atceļam tos ceļus. Taisnojam ārā un saliedzam. Taisnojam ārā, saliedzam. Kas zina savu labāko metodi šim te vingrinājumam, ja gribas laist lejā, droši to var darīt, bet vienkārši mazliet lēnāk ar pildam, ja? Lai sajūtat gan sēžu, gan tos augšķilpa aizmugurējos muskuļus. 5, 4, 3,
Izcili. Spiežamies ar rokām uz augšu. Nākam bērnu pozā. Bērnu pozā pastiepjam muguras. Pastiepjam sēžu tuvāk papēžiem. Ceļi plati. Tā, lai jūs ar krūškuru varat mierīgi šajā te starpā arī nolaisties. Aizveram acis. Mierīgas elpas, mierīgas izelpas. Ļoti labi. Nākamais mums būs tīri aktivizējot visu ķermeņa augšdaļu un arī rokas. Mēs no šīs te pozīcijas mēģinām tuvoties ar krūškuru vai krūtīm pa kājiņam, noturam sevi un tad izceļamies uz augšu. Laižam lejā sevi, rokas saliecam, krūškurvas ir paralēli grīdai. Nākam atpakaļ. Uz priekšu un uz augšu. Ja? Kādai būs tas iegūms mazliet zemāk, kādai augstāk, tas daudz neko nemaina. Galvenais dabūjam, ka tiešām aktivizējas tās augšējās ekstremitātes. Un izelpā jūs noturat savu korsetu stingru. Ja? Pastiepjamies. Un uz augšu. Atkal būs jēga. Vēl 2 reizes šādi. Un aiziet pēdējā. Tagad, kad ir pēdējā reize, jūs paskatāties aiz sevis. 1 reizīti, 2 reizīti. Un tad atkal krūtis lejā. Nākam bērnu pozā. Un mierīgi ieelpa, izelpa. Un tad jau mainīsim pozīciju. Ja? Vai bišķi te pašūpoties, uztaisīt tādu kā slikāniņu, ja? Lai visu muguru atpūšās. Slikāniņu tādā veidā, ka vienkārši sēžu atceļot no tiem papēžiem un uz vienu pusi uz otru. Nākam ar rokām klāt un griezīsimies uz sānu. Šeit uz sānu nebūs pārāk traki. Dažus vingrinājumus atkārtosim un ar otru pusi jau laidīsimies tālāk. Šeit varat mierīgi to galvu atbalstīt ar plaukstu. Sākumā mēs pa vienai kājai vilksim klāt. Sanāk šeit, ka jums ir jāatceļ kājas, jūs pa vienai velkat klāt. Noturamies uz to sānu, negāžamies. Vai no atpakaļ vai uz priekšu, ja mazliet nokontrolējam sevi. Esam stingri, tā tās dēlis, viss mums teikt. Ja tā priekšā tā balsta roka, tā ir nepieciešama, ja? Atceramies. Vēl 4, 3, 2. Un pēdējā izcili. Abas kājas reizē. Izelpā pievelkam klāt, ieelpā taisnojamies. Ja šādi jums ir neērti to galvu lauž, jūs varat mierīgi šeit gulēt arī uz rokas, ja? Iekārtojamies un atrodam to savu labāko pozīciju, kas nerada diskomfortu. Četras, 3, 2 un 1. Ļoti labi. Apakšējo kāju atstājam saliektu. Augšējā arī būs saliekta, bet to jau atcelsim. Tagad mums ir tāda lieta, ka mēs dabūjam ceļgalu šeit pie otra ceļgala. Iedodam ceļgalam 5 un tad papēdis iedod ceļgalam 5. Ja? Šādi te izrotējam. Izrotējam gūžiņu, izkustinām un pastrādājam. Turam līdzsvaru.
Un šeit tad jūs pašas varat izdomāt, kā jums ir ērtāk ar elpošanu. Vai pie vienas kustības, vai pie otras. Jums salīdzinoši diezgan drīz būtu jāsāk just sēžas muskulatūra. Un ka liekas jau, ka tur svilst, tas ir īstais laiks, lai vēl vismaz 6-7 reizes uztaisītu. Aiziet vēl 5, 4, 3, 2, un pēdējā. Ļoti labi, ļoti labi. Ceru, ka jūs jutāt tur kaut ko. Tagad daudz neko īsti nemainot, pozīcijā mēs paliekam tādas pašas, vienkārši izelpāveramies uz augšu. Ja kādai ir mājās gumija, un jūs jau esat pieradušas pie tādiem intensīvākiem treniņiem, droši gumiju liekam tagad virs ceļa locītājs un izelpāveramies vaļā. Izelpā vaļā. Jūs droši šo video tad stopējat un ja vajag dalīt daļās. Un šeit tad bija perfekta pauzīte, perfekta iespēja iepauzēt video, paņemt gumijas un šeit tad uzlikt. Mēs taisam vēl 8 reizes. 6, 5, 4. Ja liekas, ka īsti neko nejūtat, taisat lēnāk un tajā gala pozīcijā mazliet tā kā iepauzēt. 3, 2, un 1. Ļoti labi, ļoti labi. Bet augšējā kāja jums iztaisnojas. Ja gribat, jūs varat arī apakšējo taisnot. Un tagad mēs vienkārši celsim uz augšu. Cik vien augstu varat, tik izceļ. Izelpā. Izelpā. Vēderprese stingra. Šis ir tas moments, kad principā visu laiku tā vēderprese stabilizē to iegurni, kad tās kājas kustās. Lai tā kā nerastos tur ekstra diskomforts, ja piemēram tur tas iegurnis vai muskulatūra ir kaut kā pārāk vāja, tad nereti rodas liekas kustības, un tad vienkārši tas saspringzinājums un pārslodze rodas daudz ātrāk. Tāpēc ir ļoti labi, ka tagad tur viss ir kontrolēts, stingrs, mazliet nabas ievelkam uz iekšu, ribas tā kā sanāk, ka jūs nolaižat, viss ir stingrs un arī iegurnis tā kā īsti neļodzas, nekustas, nešūpojas. Aiziet vēl 3, 2, un 1. Ļoti labi. Nāči. Tagad visu, ko daram, griežamies otrādi. Strādāsim ar otru pusi. Kas grib padzerās, ja? Šeit iekārtojieties. Un tad sanāk tā, balsta roka priekšā, un mēs tad vienkārši pa vienai kājai valkam klāt. Tad kājas ir atceltas, viena kāja, otra kāja izelpās, ja? Izcili strādājam. Es jūs neredzu, bet es jūtu, ka tur jābūt foršai enerģijai pretī. 4, 3, 2, 1, un aiziet abas kājas reizē. Valkam. Izelpā, kalnām pie vēdra tās kājas. 5, 4, 3, 2, un pēdējā. Izcili. Pelpojam, nomierinamies mazliet.
Pirmos nāks vingrinājums kratkā. Apakšējā kāja salieta, augšējā arī, bet augšējā ir tā kustīgā. Malči, strādāja. Jājūt jau sēža, sāniņš sēžai. Tur ir tie tādi mazi, 3 mazi muskulīši, nevis lielais, kas tur tā kā pāri visai sēžai ir noklājies, bet 3 mazie sāniņā, viņi ir ļoti, ļoti nepieciešami mums visās kustībās. Nereti viņi ir super aizmirsti, aizmiguši, bet tāpēc mēs te esam, lai viņus aktivizētu, lai mums muguras nesāp un lai nescavēlkas arī tie mazie sēžas augšdaļas muskuļi, kas beigās arī to sāpi uz jostas daļu var provocēt. Aiziet 4, 3, 2 un pēdējā. Iedodam 5 sēžas muskulīšiem, varat mazliet pamasēt, pasist viņus te, bet tā maigi, ja? Mini masāžiņu un tad jau turpinam. Šeit vērsimies vaļā. Izelpā. Vaļā. Atkal tās gumijas ieiet. Ja dikti gribas arī to iepriekšējo uzdevumu, jūs varat taisīt ar gumiju, bet tad jāpielāgojas, jāpiešaujas. Izelpā uz augšu, korseta stingra. Kārtīgi sasprincinam sēžu šajā te vingrinājumā. Pēdas jums ir tā kā tādas eņģītes. Uz katru izelpu jūs kārtīgi sajūtat vēderpresi. 6, 5, 4, 3, 2 un pēdējā. Ļoti labi. Tagad vai nu tikai augšējo taisnojam, vai arī apakšējo. Un tad jūs izelpā ceļat uz augšu. Vēders stingrs, viss šeit ir kā tāds dēles taisns, ja? Un tikai izelpās uz augšu. Ja gribat paeksperimentēt, droši varat pamēģināt pievilkt bišķiņu pirkstelu, kā jūs taisiet pēc tam neitrāli, un pirkstelu arī nostiet un paskatīties, kā tad tās muskuļu grupas mazliet citādāk strādā. Ļoti interesants būs. 4, 3, 2 un pēdējā. Izcili. Tā, laidīsimies tagad mēs uz muguras. Būs mums daži vingrinājumi, ko jūs noteikti jau pie kāda fizioterapeita esat sastapuši. Laižamies lejā. Rokas mēs atcelsim uz augšu. Kājas arī mums ir augšā. Dabūjam uzreiz jostas daļu klāt pie paklājiņa. Jā, ļoti viegli to var nokuriģēt ar kāju mazliet pievilkšanu klāt, bet jums būtu jāmēģina īstenībā spiest tā kā tieši vēderpresi iekšā paklājiņā un nolaist mazliet ripas. Tātad skatāmies uzmanīgi ar tām kājām, galīgi klāt nevelkam, bet spiežam, ja, to vēderpresi, mazliet aktivizējam uzreiz. Jā, kājas tad paliek šeit, un sākumā tikai rokām. Vēramies vaļā, un ciet. Jā, pavaļā, izāpā ciet. Šo ir tādu mierīgu, līgu kustību, lai viss ķēniens forši mums ir pastrādājis šodien. Un pēdējā, ļoti labi.
Rokas nāks virs galvas, bet mazliet tā kā ieliecam slīkumiņā, ja? Un tagad saliekam plausus kopā un tikai laižam uz leju un uz augšu. Uz leju un uz augšu. Kustās tikai elpoņa locītā. Izelpā taisnojam, ieelpā saliecam. Spiežam plausus vienu otrai pretī, jo liekas super viegli, nekas tā kā īsti nestrādā. Jūs vienkārši noturat tajās gala pozīcijās mazliet ilgāk tās rokas. Reku taisnis noturam, aptuveni 3 sekundes, un tad saliecam 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kas tā kā jūt jau, ka muskuļi aktivizējās, tie droši turpina savā tempiņā. 4, 3, 2, un pēdējā. Izcēl. Mazliet izpurinam rokas. Izpurinam. Tad pa vienai rokai pamīšus uz augšu. Acīs lāpstīs, acīs plec, roka perpendikulāri grīdai, stiepjas pretī griestiem. Un izelpās. Jāsajūt vēderprese, ja? Kā jau es visu laiku saku, izelpā, jūtam vēdējus. 4, 3, 2, un pēdējā. Ļoti labi. Mazliet, lai rokas atpūšas pie tiem ceļiem. Kājas arī liekas, ka jāatpūļina, vai ne? Tā kā kaut kāda pozīcija ir noturēta gan ilgi. Ieelpa, izelpa, un tagad gan tad ļoti nepieciešams būs strādāt tieši ar to jostas daļu, ja? Tātad rokas mums ir augšā, kājas arī saliektas. Un izelpā laižamies pa diagonālī. Tad viena kāja taisnojas un pa diagonāli roka laižas uz leju un izelpās. Kontrolējam jostas daļu, lai neatceļas. Lai jostas daļa neatraujas no grīdas. Ar to vēderpresi spiežamies iekšā pa kājām. Šis vingrinājums rada diskomfortu, jūs to kāju vienkārši nelaižat tik zemi. Ja? Jūs varat iztaisnot turpat tā kā, principā pa 45 grādiem. Rokas gan droši līdz lejai. 6, 5, 4, 3, 2, un pēdējā. Ļoti labi. Mazliet pašūpojamies no vienas puses uz otru pusi. Nolaižam pēdas grīdā, plauksas nāk blakus iegurņiem. Un šeit izelpā celsim iegurni uz augšu, sasprincināsim sēžu. Jūs atcerieties aptuveni līdz lāpstiņām. Jā, kārtīgi ķermeņa kontrole, vēders, plakans, ievilks, tiešām tā kā dēls. Un izelpā uz augšu pašas sprinzinam sēžas muskultūru. Ja liekas, ka viņi īsti neslēdzas iekšā, noturam mazliet ilgāk. 3, 2, 1 un uz leju. 3, 2, 1 uz leju. Bet ja patika iepriekšējais tempiņš, droši turpināt. 4, 3, 2, un pēdējā. Ļoti labi. Noturam augšā
un aiziet mazas pulsācijas. Mazas pulsācijas. Tas var būt aptuvenis brīdis, tie var būt arī daži centimetri, ja? Viss atkarīgs no jums. Tagad jāsajūt visa aizmugurīte, ja? Gan apakšķildā, gan augšķildā, gan sēža, gan kāds kārtīgi jutīs arī jostas, ja? Turpinam. 5, 4, 3, 2, 1, iegunas augšā un izstētām ar vienu kāju, ar otru. Šeit mēs gribam, lai saglabātu to, ka iegunis ir mazkustīgs, ka viņš tā kā kontrolē gan korseti, vai arī mēs ar korsetu kontrolējam ieguni, ja? Vistu vai ola, kas tur pirmais. Bet ceļam ieguni augšā un izstētām. 3, 2, un pēdējā mača. Nolaižam iegurni. Ielpa, izelpa. Daži presītas vingrinājumi. Šeit vienkārši stiepsieties uz priekšu, taisīsiet lielus apļus. Izelpā. Cik vien var. Aiziet 4, 3, 2, un 1. Ļoti labi. Tagad rokas nāk virs galvas. Un jūs mēģināsiet pieskarties pie potītēm. No 3, 2, un pēdējā. Ļoti labi. Pievelkam mazliet ceļus klāt pie vēdra. Ielpa, izelpa. Jā. Un tagad pie straujām kustībām mēs vilksim ceļgalus vēl tuvāk krūtīm klāt. Atceļas sēža, atceļas mazliet jostas. Un laižam lejā. Nepieskaroties ar pēdām pie grīdas. Un atkal atgriežamies pie klāt. Ielpa atpakaļ, izelpa, velkam klāt. Ielpa, izelpa. Ielpa, vēl 3 reizes. Izelpa, vēl 2 ielpa. Izelpa. Ielpa, izelpa. Ielpa, izelpa, izcēl, mači. Kājas tagad taisnosim ārā, cik nu katru var iztaisnot. Un tagad plauksas mums nāk šeit pie pakākša un pa diagonālīti. Cik varam, tik pastiepjamies. Četras. 3, 2, un pēdējā. Izcēl. Pievelkam klāt ceļus. Labi pastrādājāt. Jā, varat samīļot vēduru, varat mazliet pamasēt. Izcēl. Nolaižam kājas. Ja kāda vēlās šo nākamo aktivizācijas uzdevumu, tad jūs droši varat veikt arī ar taisnām kājām. Kā katrai aktivizēsim iegurņa pamatni. Iegurņa pamatne jums vajadzētu zināt, kur viņa atrodas. Šeit iegurņa lejasdaļā. Jums ir jāsaprot, ka aktivizējot iegurņa pamatni, jums nevajadzētu saspringzināt sēžas muskultūru. Bet visa tā aktivizēšana principā ir tā kā ķirsītis uz kūkas vai it kā, ka jūs sūtat ar salmiņu iekšā. Un tagad mazliet pamēģināsim. Jūs to ikdienā droši varat kurā laikā arī atkārtot. Ja liekas, ka tur varētu būt tā problemātika, varbūt kaut kāds diskomforts. Tad šeit mēs vienkārši iedomājamies, ka mēs sūcam ar salmiņu iekšā 1, 2 un tad atlaižam. Atkal 1, 2
un atlaižam. Sēžam, iestrādājam. 1, 2, noturam, un tad atlaižam. Skaitīšu tālāk. 1, 2, sūcam iekšā. 3, saspringzinājums jau lielāks, noturam, atlaižam. Vēlreiz līdz 3. Sūcam, 1, 2, 3, saspringzinājums, jānotur, un tad atbrīvojamies. Līdz 4 skaitīšu tagad. 1, 2, 3, 4, noturam, un atbrīvojamies. Atkal līdz 4. 1, 2, 3, 4, un atbrīvojamies. Līdz 5, ja? Un tālāk nebūs. 1, 2, 3, 4, 5, ļoti liels saspringzinājums, un atbrīvojamies. Arī pālpojam, ielpa, izelpa. Un tagad līdz 3 vēlreiz, ja? 1, 2, 3, maksimāls saspringzinājums, turam, atbrīvojamies. 1, 2, 3, noturam, atbrīvojamies. 1, 2, noturam, brīvi. 1, 2, brīvi. Un tagad vienu tādu strauju uzreiz uz vietas, ja? Cik varam, un atkal brīvi. Vēlreiz, super stingri un brīvi. Atkal, 1, un brīvi. Un tagad dziļi ieelpa, izelpa, un pēdējo reizi lēni kontrolēt, it kā jūs braukt mierīgi pa liftu uz augšu. Kad jūs dabūjat gala sasprindzinājumu, vairāk nevar, tad atbrīvojamies lēni, un it kā braukt pa liftu lejā. Labi, ļoti labi. Mūsu stiepšanās daļa diezgan fiksa, bet jūs varat pēc tam mierīgi pastiepties arī savā nodabā. Šeit uzreiz pievelkam ceļus klāt, pie krūšu kurvja, pie vēdera, pašūpojamies no vienas puses uz otru pusi. Esam mierīgas, brīvas, tādas pašas arī mūsu elpas. Dziļas un mierīgas. Varat arī šādā režīmā pašūpoties, ja? Būs mazliet masāža muguriņā. Katrs savā amplitūdā, protams, kā gribam, tā darām. Bet netaisam, ja tas rada diskomfortu, ja? Un tad amplitūda samazinās un paliekam lejā. Ceļi it kā pievelkas atkal klāt, un tagad jūs ar plaukstām pēdu iekšpuses noķerat. Noķeram pēdu iekšpuses un paplašam kājas platāk. Šis ir tāds labs stiepšanās vingrinājums ne tikai augšļu iekšējām daļām, bet arī iegurņu pamatnē. Un šeit ir mierīgas elpas, mierīgas izelpas. Ja gribas kaut ko pamodificēt, droši pēdas saliekam kopā un pievelkam pēdas, tad kulāk sēžai. Atkal vaļā. Un pievelkam klāt sēžai. Malči. Ļoti labi. Brīvojamies, nolaižam pēdas. Tagad griezīsimies otrām. Šeit. Būsiet uz vēdera. Labo kāju saliecam, rokas taisnas uz sāniem. Un uz vienu pusi aizejam, cik vien tālu varam, savērķamies. Aizskaitam līdz 3. 1, 2, 3. Un atgriežamies centrā. Otra pusi. Cik vien tālu varam aizejam. Jāsīt rotācijas kustības tieši korsets muskultūrā. Visi šeit muguriņiem. Aiziet 3, 2, un 1. Ļoti labi. Nākam šeit atpakaļ centrā, un tad ar rokām izceļaties uz augšu, un tā kāja nāk zem sevis, un lēžamies lejā. Cik vien zemu var, noturat īsā
īsāku mirklīti vai garāku. Kriks, cik jums ir laiks. Jāsit šeit, ja? Stiepšanos. Svērt, noķers aizmugurējo kāju. Tās pašas puses roku, ja? Var klaisties šeit zemāk, ja varam. Un atlaižam. Šo stiepšanās daļu jūs droši drīkstat paildzināt. Katru pēc salādējām. Kāja priekšā, laižamies lejā, noturam. Aizmugurējo kāju pievelkam. Un tad, ja varam, atlaižamies zemāk. Trīs, divas, un pēdējā reizīte, un mēs noturam, laižam kāju lejā. Šeit celsimies uz augšu. No 4 pozīcijas ieguļus nāks uz augšu. Apgriezta vēja burta pozīcija, spiežam papēžu strīdā, noturamies šādi, un tad pa vienai kājai izsēglasim. 3, 2, 1. Nākam šeit atpakaļ lejā. Un tagad apsēžamies, kā mums ir ērtāk. Kājas sakrustojumi vai arī kājas taisnas. Ielpā pasniedzamies uz augšu. Un laižamies uz kreiso pusi. Nu vai uz labu, kā sanāca. Noturamies. Ielpa, un tad izelpā ar abām rokām nākam līdz centram, rulējamies augšā, ielpa. Un izelpā lejā. Noturam sevi šajā pozīcijā. Varat arī palikt uz plaukst, tas nav te obligāti iet uz apakšdālu. Ielpa, izelpā līdz centram, rulējamies. Atceļam rokas priekšā, ceļ ielpa, izelpa, ielpa, izelpa, vēlreiz. Atnākam šeit centrā, izapļojam plecus, vienu pusi uz otru pusi, un tad ielpa uz augšu. Visu foršo labo, kas šodien noticis, jūs ielpojāt, pārējo nogurumu. Puškāri. Maliči. Lieliski pastrādājāt, lai jums fantastiska diena. Droši varat pastiepties arī starp treniņiem un kādu vingrinājumu uztaisiet, ja liekas, ka par mazu var treniņus dalīt, kā nu kurai ērtāk. Lai fantastiska diena, izbaudiet ģimenes foršo dzīvi, par to, ka mazais priecīgs un jūs priecīgs, un tiekamies nākamajā treniņā. Čau!